Hihihi, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par kāda stila tabulām, un ir tāda interesanta tēma – darbs ar foniem. Un fonam ir daži parametri, ko var piemērot tieši izmantojot stila tabulas. Tā ir fona krāsa, fona attēls, fona atkārtošana, fona pieķeršanās, tas nozīmē background attachment. Un, ja te apskatīties mazliet tālāk, te arī ir visi tie nosaukumi, background attachment, background color, image, position, repeat. Un tad sāksim no sākuma. Mēs piemērosim mūsu dokumentam fona krāsu. Pirmais, ko jāizdara, es arī to jums iesaku izveidot šablonu, kur ir doctype, 5. versija HTML, pēc tam HTML tags, head tags, šitai rindiņai arī noteikti jābūt, lai latviešu valoda pārlūka korekti attēlotos. Pēc tam ir atverošais un aizverošais text style, kur mēs rakstīsim stīlus. Pēc tam sadaļa head tiek aizverta, un tad sākas dokumenta saturs, kas ir iekšā body un aizverošā body tagos. Tā šobrīd mēs varam pamēģināt šito failu apskatīties. Tas ir šablons, .htm. Latviešu valoda rada korekti, viss kārtībā. Un tā, kas būs tālāk? Tagad es no savas vietnes vienkārši vienu tekstu nokopēšu. Tas ir body selektors, un tam tiek piemērota fona krāsa. Tad es šeit starp tagiem style un style iekopēju šito kodu, saglabāju, tagad eju uz pārlūku, atveru un redziet, dokumentam ir piemērota fona krāsa. Un fona krāsa tiek piemērota tieši ar property, tas nozīmē parametru, background color, un pēc tam fona krāsa ir heksidecimālā vērtība. Jo, piemēram, ir vēl iespējams rakstīt te vienkārši ar vārdiem nosaukumus latviešu valodā, piemēram, yellow, saglabājam, atjaunojam. Tagad fona krāsa ir dzeltenā krāsā. Tā, skatāmies, kas tālāk. Fona krāsu mēs esam piemērojuši. Un pats interesantākais, ka to var arī piemērot selektoriem tādiem pirmā līmeņa virsraksts, rindkopa un div tags. Mēs to arī varam izmantot, jo tas paskatā, mēs redzēsim to rezultātu, nokopējam. Tagad atkal starp tagiem style un aizverošais styles iekopējam šito saturu, saglabājam. Uz doto brīdi rezultātu mēs redzēsim tikai rindkopā, bet, lai redzētu pilnoto rezultātu, mēs pierakstam H1 virsraksts, pirmā līmeņa virsraksts, viens un aizveram, un te arī pierakstam div, kaut kāds saturs, un aizveram to div arī. Un tā, tagad apskatīsimies to rezultātu. Atveram. Un tagad jūs redzat, rindkopām ir tāds, ka viena fona krāsa, virsrakstam ir cita krāsa, un arī tagam div arī ir cita krāsa. Tā. Un vēl interesanta lieta ir tāda, ka var izmantot fona attēlu. Fona attēlu var izmantot savai weblapai, var izmantot, piemēram, visam saturam fona attēlu. Paņemu šito kodiņu. Body mums jau ir. Ko mēs izdarīsim? Te mēs šitas iekaviņas tādas, viņas norāda, kur noteiktam selektoram sākas un beidzas visi parametri, kuri tam tiek piemēroti. Un te ir jānorāda to attēla atrašanās vietu ar URL parametru.
Es jau esmu sagatavojis attēlu šitam video. Eju uz CSS teoriju, uz images mapi, un man ir šitāds fails 05 JPG. Un tā. Tad man te ir jānorāda mape images, un attēlā nosaukums 05.jpg. Saglabāju. Atjaunoju failu. Redziet, fona attēls ir, bet man nepatīk tas, ka viņš visu laiku atkārtojas. To arī var izmainīt ar property background repeat. No repeat. Tas nozīmē, ka attēls tiks rādīts tikai vienu reizi, bez atkārtojumiem. Atjaunojam. Attēls ir viss kārtībā, tā kā mums vajag. Bet te vēl viena lieta ir tāds parametrs background position. Tas nozīmē, kur tas atradīsies. Un ir tāds parametrs top augšā un kur tieši top right. Tas nozīmē augšā no labās puses. Es to saglabāju, atjaunoju. Redziet, tagad fona attēls ir tā, kā es gribēju. Un vēl ir tāda interesanta lieta. Tā, piemēram, es šeit vienkārši šito saturu kādu iekopēšu savā failā. Un kaut kur to pierakstīšu. Iekopēju, saglabāju. Tagad atjaunoju failu. Nu, teksts te ir, bet viņu vajag vairākas reizes iekopēt, lai jūs varētu redzēt to rezultātu. Saglabāju. Atjaunoju. Redziet, tagad ir daudz satura, bet ir tāda interesanta tieši fonam, ko var piemērot. Tas ir background attachment fixed, te ir pierakstu. Tas nozīmē, ka attēls tiks nofiksēts. Es atjaunoju lapu, un tagad redziet, es šķirstu, bet fona attēls paliek turpat. Un ko gribu pateikt? Vēlos pateikt, ka visus šitos, ko jūs redzēt, tagad parametrus var arī piemērot arī virsrakstiem, rindkopam un div tagiem. Nav ierobežojuma. Šobrīd vienkārši tas piemērs ir tieši body selektoram. Un tā, paldies par uzmanību!